Ir agrs rīts, un mēs dodamies kārtējā piedzīvojumā uz Cīravas miestu pēc autobusa. Vēlu vakarā būsim atpakaļ, un tad mums laukumā stāvēs liels 56-vietīgs autobus, kuru mēs pārbūvēsim par tusiņa vietu. Gaidām, gaidām! Tūlīt pildīsim degvielu, un tad jau darbināsimies. Nē, nav. Vienu vajag paņemt. Uztaisam ļoti svarīgu ģīmi un tēlojam, ka kaut ko saprotam. Tas ir padomju tehnikai, var ar āmuru uzšaut. Tas ir Mersilzens. Sūd lieli! Viena trubiņa ir pārbarzusies un laiž gaisu ārā. Gaisa nav, ja spiediena nav, tad bremžu nav. A bez bremzēm? Nē, bremzes jau tikai mīkstiem vajadzīgs, tas ir skaidrs. Piedzīvojumi turpinās. Trubā atradām caurumiņu. Pa turieni tas gaiss iet prom, un tāpēc mums nav 8 atmosfēras. Ko mēs darīsim? Atradīsim gumijas caurulīti, atradīsim žņaugu un aizžņauksim caurumiņu ciet. Atklājām vairākas problēmas, bet atrisināt viņas nespējam. Kas notiek? Notiek tas, ka mēs nekur nebraucam. Autobus stāvēja un iespējams, ka ilgi stāvēs šeit.